Īstenis placināšanas orķestra koncerts šajā nedēļā bija dzirdams tikai vienu vietu Latvijā. Jūs jautāsiet, ko tas nozīmē? Lūk atbilde. Kopā ar Latvijas zaļā punkta tēliem Punktuāli un Rūķi lielāku un mazāku tukumnieku mācījās, kā padarīt savu vidi zaļāku, tīrāku un patīkamāku. Mēs no Rīgas esam atbraukuši šeit uz Tukumu, jo dzirdējām, ka šeit bērni ļoti gribot un ļoti jau labi sen dzīvo ļoti zaļi. Tā ir? Tā ir! Ja vienu reizi esi iemācījies braukt ar divriteni, tad to nekad vairs neaizmirsīsi. Tāpat ir ar zaļo dzīvesveidu. Coca-Colas pudelē taču ir korķīts, vai ne? Agrāk tā kā es biju nedaudz mazāks, es noskrovēju korķīti nost. Ko es izdarīju? Noliku šitā te uz grīdas, O, plastēju korķīti? Nē. Sākumā es spēru prom. Es pareizi darīju, ko? Apsteidzot dažu labi pieaugušo, no mazajiem gudriniekiem aumaļām plūs dažādi ieteikumi, kur noteikti jāievēro visās Latvijas ģimenēs. Lai zemē nebūtu stikri un lai visi nemestu zemē stikrus vai pudeles vai savas drēbes. Bet jāņem tad ir cilvēkiem un jāizmet miskastē. Baterijas nevar mest zemē, jo tur ir indīgas visādas vielas, un ja suns pieies klāt un čapēties, viņš var nomirt. Ja izders, pēc tam ir jāsaplacina kārtīgi, lai nebūtu viss tur un jāizmet miskastē, kad ceļā izmetīs kādu papīrīt vai pudeli tukšu, viņš uz tomēr iesmu un vākt. Mazie tukumnieki jaunās zināšanas var pielietot arī ikdienā, dodoties pie diviem krāsainiem konteineriem, kur dzeltenais ir domāts plastmasai un kartonam, turpretī zaļais stiklam un burkām. Svarīgi ir katrā konteinerā mest iekšā tikai to, kas norādīts. Mēs ciemojamies Tukumā pie mazajiem ķipariem, un bērni mums ir iemācījuši, kā tad mēs varētu saudzēt kopā dabu. Un tā, aplausiem skanot, placināšanas orķestris ir piedzīvojis arī savu triumfa gājienu. Korķīts mums bija vienā rokā, to mēs skrūvējam atkal virsū. Un mazie ķipari dosimies ar šo te plasmasu uz šo te konteineru, kur ir mums rakstīts kas? Šeit ir rakstīts plastmasa un arī plēve, Un tam ir atbilstoši tieši dzeltenais konteiners. Un lūdzu, metam iekšā. Un Tukums mums ir kļuvis tīrāks, vai ne? Parādīsim visiem, ka tiešām ir jādzīvo zaļi un pamāsim ar roku, Redz, cik smaidīgi mēs esam šeit Tukumā. Tā. Katram sākot ar savu māju, pievārtu un ceļu, ik viens var padarīt Latviju vēl zaļāku. Zane Bērziņa, Māris Grigals, Imants Zaķītis, Tautas balss.